Pārsteigums Aleksandram Beļauskim, ka uz rīta slidošanām bija ieradušies visai daudz hokejs. Tagad Dārziņam loks vārtī. Jānis Sprugts atklāja Latvijas izlases gūto vārtu rēķinu šajā pasaules čempionātā. 1-5, bet ir pārspēts Maiks Smits. Un te vēl viens piemērs par centību. Iesākām par to runāt un ejam līdz galam un gūstam vārtus 1-5. Latvijas izlases samazina rezultātu starpību. Lūk, vēlreiz šīs uzbrukums te Lauris Dārziņš. Lūst viņam nūja, bet Daugaviņš pieliek punktu šim uzbrukumam. Džeriņš, Dārziņš, lūk, vēlreiz. Šeit ir 2 minūtes, būtībā 2 minūtes no augšas sitiens. Un kā Dārziņš ar pusnūju svin šo vārtu gūmu pēc tam. Jānis Sprugts ir precīzs. Nākošā vairākuma brigāda uz ledus. Lauris Dārziņš piespēles priekš Daugaviņam. Daugaviņš metiens no vārtī! Kaspars Daugaviņš gūst vārtus. Otrie vārti viņam šajā čempionātā un šie ir gūti skaitliskajā vairākumā. Latvijas virzās vadībā. Pirmais vārtu gūms mača sākumā netika ieskaitīts, bet tagad komandas kapteinis turpina gūt vārtus. Vārtu gūms viņam vakardien pret Kanādu un tagad izmanto viņš čehu leģendas Jaromira Jāgru noraidījumu un apspēlē Aleksandru Salāku. Lūk, kā tas notika, izgājiens 1-1 ar iznērto met Daugaviņš un iemet 1-0 Latvija vadībā. 6 minūtes 47 sekundes vēl jāspēlē. Pirmajā trešdaļā lūk vēlreiz Kaspars Daugaviņš. Un 1-0 Latvijas izlases labā. Priekšā labs ātrums Mīķelim. Mīķelis piespēles Sprugtām. Atpakaļ Mīķelim Rēdlikam. Mīķelis Rēdliks! Atklāja gūto vārtu rēķinu arī pirmā maiņa. Un neilgu brīdi bija neizšķirts Latvijā. Atkal atjauno pārsvaru. Līgsmo mūsu fanu tribīnēs. Līgsmo visi līdzi te pie TV ekrāniem Latvijā. 2-1. Jautrs sākums, rezultatīvs sākums un pats svarīgākais Latvijas izlase atgūst vadību. Vēlreiz šī saspēle un Miķels Rēdliks ar atvēzienu izpildi metienu pa vārtiem un Salāks ir bezspēcīgs. Atrodas praugu arī Miķels tuvējā stūrī. Nu redzam, kā iziet ripa starp hokejistu kājām. Kolārš un nav glābējis Salāks. Nu, tātad jau 7. ripa šajā turnīrā Aleksandra Salāka sargātajos vārtos. Viņš atradās jau Dārziņš, Galviņš un neizvēlās par metienu. Tagad metiens vārtī! Lauris Dārziņš sagaidīja savu iespēju un gūst vārtus 1-2. Jāsaka, ar trešo piegājienu Laurim Dārziņam izdodas ripa. Atlec vārtu priekšā jau uz ledus dodas sodītais zviedru hokejists un samazina mūsējie rezultātu starpību. Laurim Dārziņam pirmais vārtu gūms, viņam bija arī 2 piespēles. Tad viens no rezultatīvākajiem mūsu komandā un kā tas notika Galviņš. Šajā brīdī jau dodas laukumā zviedru hokejists met Daugaviņš un vārtu priekšā ripu savāc un vārtos iemet Lauris Dārziņš. Jā, šajā atkārtotā epizodē Enrods nav glābējs un arī Aknelovs. Un varbūt 2-1. Trietā pat var aizskait Galviņš, pieslēdz uzbrukumam Džeriņam. Vārtī! Andrijs Džeriņš! 1-0. Latvijas izlase izvirzās vadībā, kad 4 minūtes un 19 sekundes ir spēlēts. Aizrāvās ar cīņu par ripu šeit mūsu zonā un labs pretuzbrukums 2-1. Džeriņš novērtē situāciju, pats pieņem lēmumu, pats izdara metienu un izdara to ļoti precīzi. Lūk, labajā malā Daugaviņš, ar ripu Džeriņš un Džeriņš met precīzi pārspējot. Pārtver piespēle Kaspars Daugaviņš kopā ar Dārziņu dodās uzbrukumā 2-2 aizsargiem. Dārziņš piespēle vārtī! Un Latvija izcīna uzvaru, neizdevās paņemt 3 punktus, bet Šveice tiek sakauta pagarinājumā 2-1 Kaspars Daugaviņš. Un pirmoreiz Prāgā varēsim dzirdēt Dievs svētī Latviju. Himna par godu uzvarētājiem Latvijas valsts vienībai. Un metiens diagonāli vārtī! Lauris Dārziņš!
Dārziņš 1-0 izdodas realizēt skaitlisko vairākumu jau pēc 20 sekundēm. Pacietīgi mūsējie saspēlējās un atrod īstajā brīdī piespēle, un Lauris Dārziņš gūst skaistus vārdus. Vispirms Lauris Dārziņš ar Kasparu Daugaviņu saspēlējās labajā malā, un tad klusiņām Lauris aiz vārtiem aizzagās uz otru pusi, un ir īstajā vietā, ne aiz vārtiem, bet gar priekšu pat, bet aiz Kepkena muguras. Piemānīja un teicams vārtu guvums. Jā, varbūt vācieši daudz nekustās, ir šis mazais roms, ko norādīja arī Kārlis Zirnis, bet, jākustās pašiem. Daugaviņš kā plēsoņas lēpnī gaida savu iespēju, un tad zibenīgi piespēle, un 1-0 Latvija izvirzās vadībā. Viņu tagad Daugaviņš uz vārtu priekš. Dārziņš! Tad beidzot ir 1-1, lai gan spēles ziņā mūsējiem lielu uzlabojumu nebija sanākuši. Šeit jau ilgi uz ledus bija bijis šis virknējums, tāds nedaudz smagnējs uzbrukums, bet meistarīgi tas tiek izspēlēts, un Dārziņš izlīdzina rezultātu 1-1. Jāuzslavē šajā uzbrukumā arī Kaspars Daugaviņš. Viņš gaidīja un skatījās, kur atdot piespēli pašās beigās. Vispirms Krišjāns Redlīgs izdodās rīpu atgūt. Dārziņš gar kreiso malu, un skatāmies, te 3 spēlētāji dodas uzreiz virsū. Dārziņam, acīgi piespēle Daugaviņam. Lieliski atkal strādā šī saikne Dārziņš Daugaviņš. Nevēl šajā rangā, ko veidos Dārziņš. 3-2 sanāk Latvijai. Daugaviņš! Vārtī! Kaspars Daugaviņš! Kā jau minēja, vēl pēc 2 spēlētām trešdaļām neviena metiena nebija izpildījis. Daugaviņš arī trešajā trešdaļā lūza nūju, un kas tik vēl nebija, bet pagarinājumā atkal uzvaru atnes Daugaviņš. Un atkal Dārziņš Daugaviņš ir mūsu uzbrucēji, kuri gūst vārdus. Latvija uzvar, un līdz ar to turnīra tabulā mēs pametam pēdējo vietu. Aiz mums ir Francija, Austrija, bet tagad vēl viens svarīgs mačs Latvijai. Prieks, protams, liels prieks par šo smago uzvaru, jo daudz raižu Austrija mums sagādāja, un lūk, šī mača patīkamākais brīdis. Džeriņš pacīnās ar priekšā. Daugaviņš! Kaspars Daugaviņš! Otrie vārti skaitliskajā vairākumā viņam šajā pasaules čempionātā, un 5. vārti kopsumā. Kaspars Daugaviņš ir viens no turnīra labākajiem vārtu guvējiem. Šķita nekas īsti neizdosies, bet pacietīgi mūsējie gaidīja savu iespēju, un Daugaviņš apliecina savas snaipera īpašības. Ripa labvēlīgi nonāk pie viņa. Šeit redzam, kā tas viss notiek. Dārziņam būs piespēle, un turpina savu fenomenālo turnīru Dārziņš. Mūsējie ir guvuši 10 vārtus. Daugaviņš atstāja ripu Laurim Dārziņam. Dārziņš atspēlē atpakaļ metiens. Vārtī! Gundijs Galviņš! Lūk arī pienesums no aizsargiem, ko gribēja jau iepriekšējos mačos Kārlis Zirnis ar Aleksandru Beļausku. Te tas ir! Ļoti pacietīgs vairākums, labi kontrolējam ripu, saspēles ritms nav varbūt tas pats ātrākais, bet pats galvenais ir rezultāts, un tas šobrīd ir ļoti patīkams. 2 skaitliskie vairāki, 2 vārtu gūmi, un Gundis Galviņš ar spēcīgu metienu no zilās līnijas pārspēja Kristobalu Juē otro reizi. Izcils metiens. Un lūk arī kādas svinības Guntim Galviņam tieši bulīšu speciālists, un tagad viņam randiņš ar Kristobalu Juē. Dārziņam 10 rezultatīvitātes punkti, 10. numurām. Vārtī! Skaists vārtu guvums! Lauris Dārziņš izkustina pa labi pa kreisi Kristobalu Juē un nogādā arī vārtos. Apspēlē Kristobalu Juē, ātrs dribls.